Renāri, kas tur tie pa bučiem? Nu šitie leģendāri buči, tie ir Viktora Dobricova buči. Viktors ar šiem bučiem kļuva par visu laiku rezultatīvāko vārtu guvēju virslīgā 2003. gadā. 23. gadā, cik atceros, bija 28 kārtas, un viņš guva 36 vārdus. 36, 28, man matemātikas stiprā puse 1,28 vārti spēlē. Pamēģiniet pārspēt šito. Negribu aizbraukt ar Viktoru parunāties, kā viņam tagad iet pēc uzvaras Optibet nākotnes līgā? Gribu aizbraukšu. Nu, aiziet. Sveiki. Sveiki. Tā, es saprotu, ka šis ir tas futbolists, kurā bučī stāv LFF birojā, jā? Jā, viņi man karājās. Kā es beidzu futeni, tur balkonā es pakabināju ilgus gadus, un tad es domāju vienkārši caur joku, nē, bet kaut kā pievērst viņiem uzmanību, varbūt kāds iegūs no tā labumu, un uzreiz no federācijas, kur viņi ir pazudījuši, teica, kad viņi ar mieru, kamēr Liepājā nav īsts sporta muzejs uztaisīts, lai viņi vaļājās. Labi, pastāsti, kas ir bijuši varbūt spilgtākie notikumi tajos bučos. Viņu ir laikam daudz. Pirmais jau, tad jau viņi tur izšūta ar numuru, man bija un ar iesauku viss. Tāda vēl tur nebija, un es tur internetā viņus pasūtīju, un tad spēles laikā, kad pretinieks redzēja, viņi tur stāvēja un visu laiku skatījās uz tām maniem bučiem, un tas tāds likās. Tajā brīdī likās, ka varēja viņus apmānīt. Tas tādām jociņam, bet tā principā tur goli ir daudz, ar viņiem sasistīja, un atmiņas ir labas tikai.